Priekšā ir ļoti īpašs brīdis, laiks. Es esmu ļoti iedvesmots par to. Tātad mēs, varbūt daudziem no jums tā būs pirmā reize. Mēs centīsimies, mums būs sinodālā tikšanās. Tas nozīmē tātad klusēšanas veidā satikšanās, kas ir fokusēta uz klausīšanos. Ne tik daudz fokusēta uz runāšanu, bet vairāk uz ieklausīšanos uz Svēto Garu, ieklausīšanos savā sirdī un uz klausīšanos uz brāļiem, uz baznīcu, uz Kristus miesu. Tas vienmēr ir aizraujoši. Padomāt par to, ko mēs dzirdēsim. Dažkārt mēs mācāmies, un mēs centīsimies arī pateikt, izteikt to, ko mēs sadzirdam, sajūtam. Dažiem no jums tas varbūt būs izvaicinoši, bet dažiem no jums lielākais izaicinājums būs pa īstam ieklausīties. Jo mēs esam pieraduši runāt vairāk nekā klausīties. Jo mēs esam vadītāji, mēs esam menedžeri, profesori. Tad tagad mums ir jāatkāpjas un jācenšas mācīties, attīstīt savas klausīšanās spējas. Svētais Dominiks, Dominikāņu dibinātājs, saka, mūsu uzdevums kā dominikāņiem ir staigāt, būt pasaulē un lūgt katram mazliet patiesības. Katram cilvēkam, katrai personai pasaulē, katra persona var dot man vismaz kaut kādu mazumiņu patiesības. Mēs esam ubagotāji, Dieva vārda ubagotāji, lūdzēji. Tas ir tas, kā dominikāņi redz paši sevi. Mums ir divas ausis, bet tikai viena mute. Un tas nav tā, ka tam nav nekāda iemesla. Bet mums ir tendence apgriezt to proporciju otrādāk. Tātad mēs cenšamies klausīties un sadzirdēt stereo skaņu. Mēs centīsimies klausīties saklausīt gara čukstus un saklausīt vārdu no mana brāļa un redzēt, kā gars lieto manu brāļu, to, ko saka mani brāļi. Jo viņš saka, ja tas saka man kaut ko man, un ko tas saka man un baznīcai kā kopumam. Daudziem no mums tas būs. Tā būs revolūcija, revolucionāra pieredze. Jo mēs esam daļa no grupas, kas ir tā kā bez balss, kas ir ignorēta, ar kuru nerēķinās. Tas nav tā, ka baznīca nolēma, ka tu būsi bez balss. Tas ir, ka tu, kā dažādu iemeslu dēļ, esi pieradis vai pieņēmis šo pozīciju, šo attieksmi. Es esmu vienkārši karavīrs, kurš saka, jā, kungs, jā, kungs. Dažkārt tu neesi kapteinis, bet tu arī dzirdi Dieva balsi. Ne tikai kapteinis, ne tikai vadītājs ir tas, kurš dzird. Tāpēc, un mēs visi būsim vienā pozīcijā, klausīšanās pozīcijā. Tātad te būs daudz izaicinājumu. Bet tas ir fascinējošs, brīnumains process. Es lūdzos par jums mazliet par šo tikšanos. Un es sajūtu, ka daži no mums, jo mums ir dažāds jūtīgums uz garu. Un dažādi veidi arī, kā mēs izpaužam to, ko mēs sadzirdam.
Tas ir tā kā mākslinieks. Sometimes they pray and listen. Dažreiz viņi lūdzās un klausās. And when they want to tell you what they heard, Un kad viņi grib pateikt, ko viņi ir you dzirdējuši, know what? He says like, I heard this. viņi saka, es dzirdēju to. Un nospēlē. And some of them, when they are Un daži no viņiem, preachers and kas ir preachers, viņi, kas ir sludinātāji, mācītāji, viņi saka, viņi runā. some of them, Daži no we viņiem, understand, we all have different ways of mums katram ir expressing. dažādi veidi, kā mēs to izsakam. And I was praying for you, and I Un es felt lūdzos like par jums, un es sajūtu, some of you are Ka daži- you have very, very sensitive sensors, ka dažiem no jums ir ļoti jūtīgi tie uztvērēji, and that as if the Lord gave you something that ka is kungs ir devis jums kaut ko, kas ir those sensors for the seismic activity. kas ir tādi tā, ka tie zemestrīces, kas sajūt, ka zemestrīce būs sensori, kas sajūt, ka ir zemestrīces kaut kur. There are different things. Ir dažādas lietas, kas palīdz, Help. Different. dažādas lietas, That to help us lai palīdzētu mums to be careful that maybe būt uzmanīgiem, there will be an earthquake. lai mēs zinātu, ka iespējams varētu būt zemestrīce, varbūt būs tsunami, Because Jo- our machines here and there, jo mūsu mašīnas tur un are tur giving this signal. dod šo signālu, So uztver. I think some of us are like that. Un daži no mums, es domāju, tādi. And some of us Un are daži no as mums simple ir as my tik father. vienkārši, kā piemēram mans tēvs. You know, he's a simple man. Viņš ir vienkārši vīrs, He's a very capable but simple man. ļoti spējīgs, bet ļoti vienkārši. And in his garden, he has Un this viņam dārzā ir šī made of wood, these wooden propellers. no koka tādi izveidoti vēja propelleri, kas vējā When the wind is griežās. blowing, it's Kad vējs pūš, tad viņi griežās. My brother said, Father, why do we have this? Un mans brālis teica, tēvs, kāpēc mums ir šīs lietas tā kā maziem bērniem? It's just showing you, it's a Bet reaction tas to the wind. parāda, kad viņš reaģē uz vēju. Some of us are Daži not no mums complicated, but as simple Nav as sarežģīti. this. Mēs esam tik vienkārši kā šie propelleri vējam. We need all different. Un mums ir vajadzīgs visi šīs dažādie uztvērēji veidi. We need, because of earthquake may come, Jo mums tas ir nepieciešams, jo iespējams var tsunami nākt, var būt zemestrīce. but only that the wind is coming. Un arī citreiz mums jāredz, ka ir vējš. You can see it. Un to var redzēt, tas griežās. We need all. Un mums tas viss ir vajadzīgs. So, Tātad, just to encourage you, lai iedrošinātu jūs, I want to say that es gribu teikt, ka many times daudzkārt in the church, baznīcā, what it is to be community, ko nozīmē būt kopienā. we learn Mēs mācāmies from men and women no vīriem un who live sievām, in communities. kuri dzīvo kopienā, Really, really in communities. kas pa īstam dzīvo kopienās. Religious orders. Piemēram, klosteros, And those saints that created them, Un that tie- founded them, tie svētie, kas šos klosterus radīja, they're learning, they're teaching us about viņi mums māca communication par komunikāciju in different ways. dažādos veidos. And I just want to encourage you. Un es gribu jūs iedrošināt. A few saints, one Daži sentence. svētie, viens teikums. How they saw the community. Kā viņi redzēja kopienu, Conversation and silence. sarunu un dialogu. Saint Dominic, they knew about Svētais him Dominiks, that he was lovers of debate. viņam ļoti patika debatēt. Viņš mīlēja debatēt. Svētais Benedikts, He says to brothers, we have to learn viņš saka the brāļiem, art mums ir nepieciešama māksla, jāiemācās, of jāapgūst māksla, consensus, the art of consensus. vienošanās māksla, kompromisa māksla. Yeah, it's the same from different angles. Bet tas ir runa par vienu to pašu, bet no dažādiem leņķiem, no dažādiem skatpunktiem. Saint Catherine of Svētā Siena Katrīna no Sienas said, teica, I delight in conversations. es priecājos, es izbaudu sarunas, I enjoy them. es izbaudu viņas. Saint Ignatius, Svētais Ignācijs, he says, viņš saka, I like conversations man because patīk sarunas, jo I can learn to discern es varu iemācīties izšķirt, what he's doing in ko Dievs dara conversations. sarunas laikā izšķirt. Saint Philip Neri Svētais Filips Nerī, says, viņš saka, I love conversations man patīk sarunas, because I can laugh. jo es varu smieties. I can laugh. Es varu smieties. Saint Francis of Assisi, Svētais Asīzes Francisks he says, saka,
I love conversations Man patīk sarunas, because in them jo tajās I learn es mācos not to take myself too seriously. neuztvert sevi pārāk nopietni. Those things Šie svētie, are just showing us Mums how important it rāda, is to be in cik svarīgi ir būt dialogā, sarunā, debatē, in fellowship brālībā, from different angles. no dažādiem skatu punktiem. So Ignatius, Svētais Ignācijs, I can learn to discern. es varu mācīties izšķirt, That's conversation. un tā ir saruna. The Spirit is talking. Gars runā. And if Saint Philip Neri. Un Svētais Filips Neri. Because I Man tas love so patīk. much. Es mīlu tik ļoti, jo smējos tik daudz. Understand like it's Jūs saprotiet, all these things are viss inside. šīs lietas ir tajā ietvertas. We are learning not to take ourselves seriously. Mēs mācāmies neuztvert sev pārāk We nopietni. are learning to see things from another Mēs angle. mācāmies saskatīt lietas no citas skatu punkta. We learn Mēs to mācāmies humbly admit I see only the Pazemīgi little, atzīt, ka es redzu tikai mazu and I gabaliņu. need all these brothers. Man ir vajadzīgi for visi a mani picture to be brāļi, bigger. lai tā bilde būtu lielāka, pilnīgāka. I will ask my friend, Es lūkšu manam draugam, like this, Raitim, to say a few words, pateikt just dažus to, you know, vārdus, just to encourage us. lai and mūs then- vienkārši iedrošinātu, un tad, Then we will have this group discussion. un tad mums būs šī grupu diskusija. Labdien, brāļi! Mani sauc Raitis, un es esmu atkarīgs no Jāzepa vīra rekolekcijām. Man šeit patīk atbraukt. Es nebiju plānojis runāt, bet dzīvē tā gadās, ka man bija tas gods ciemiņus uzņemt lidostā un atvest līdz šejienei. Mēs pa ceļam daudz ko parunājām. Pa visu, ko tu runā, tev ir jāatbild pa visiem vārdiem. Un mums bija tā saruna par to, kā mēs iespaidojamies, kā mēs ietekmējamies, kā mēs dabonam labāku rezultātu vienalga jebkurā sfērā. Un es minēju Rastislavam tādu piemēru no sporta industrijas. Un tad tēvs Rastislavs teica, varbūt tu esi gatavs padalīties ar to piemēru šeit. Tāpēc es esmu šeit. Un divās minūtēs centīšos šo piemēru izstāstīt. Katrā gadījumā mums saruna bija par to, ka ir uzlabojumi, un ļoti bieži mēs gaidām un ceram un ticam, ka būs kaut kāds maģisks liels uzlabojums. Ticībā varbūt es savu pieredzi varu teikt, ka man liekas, tu debesis pavērsies, un man eņģeļi pateiks, to dara vai to nedara. Ja? Bet tā tas nenotiek. Lūk, un tas mans piemērs bija, es stāstīju par sportu. Tā ir klasika. Tas nav nekas jauns, to visi zina. Daudz varbūt arī jūs esat menedžmentā saskārušies. Tad Lielbritānijas velo komanda 76 gadus nebija dabūjuši nevienu medaļu. Un 2003. Gadā viņi nolēma, ka viņiem ir kaut kas kardināli jāmaina. Viņi uzaicināja speciālistu, komandas vadītāju, un viņa princips bija tāds, ka katrā aspektā velo komandas un velo vispār snieguma sporta industrijas aspektā vajag uzlabot vismaz pa 1%. Ko nozīmē velosports? Velosports tas nozīmē ritošā daļa, rāmis, bremzes, apģērbs, cilvēku sagatavotība, mentālā sagatavotība, treniņu grafiks. Tur ir ļoti daudz, simtiem aspektu. Un ja mēs uzlabojam kaut vai pa 1% katru šo aspektu, varbūt pat vairāk kā 1%, tad kopā rezultāts būs grandios. Tāds bija viņa plāns. Jā. Lūk, un tuvākās olimpiskās spēles bija 8. gadā Pekinā, pēc tam Londonā, un viņi dabūja neskaitāmas zelta medaļas. Šis ir klasisks piemērs. Tas kalpo arī menedžmentā, un ne tikai menedžmentā, arī citās industrijās. Un arī mūsu gadījumā, tad, kad mēs kaut ko gribam uzlabot, kaut vai pa 1%, kaut vai savākt ziņas no katra cilvēka vai iesaistīt katru cilvēku. Un tā ir klasisks piemērs, ka taisot mazus uzlabojumus, tie visi saskaitās kopā par labu lielu rezultātu. Otrs klasiskais secinājums bija, ka visam ir jābūt balstītam uz kaut kādiem izmērāmiem lielumiem. Un trešā lieta, ka nav viens liels aspekts, kas ietekmē rezultātu, bet ir ļoti daudz simtiem mazu aspektu. Šī bija mūsu saruna ar Rastislavu. Es esmu priecīgs, ja tā nodara. Un ja es varēju kaut nedaudz ar šo piemēru padalīties. Paldies, Lēls!
Tātad mēs in groups sadalīsimies of grupās pa different 7, groups of 7, dažādas grupas pa 7 cilvēki. and we will try Un to mēs centīsimies answer atbildēt the question about uz the word of jautājumu God, par about the word of God, Dieva vārdu. and try to think Un how centieties padomāt, or kā, in which way the word of God kādā veidā it's Dieva lifting you vārds up paceļ tevi, or brings joy iepriecina or scares you vai nobiedē, or sends you out. vai sūta tevi. So try to think about it. Cenšamies padomāt par This to. is what all of us will share in a small group. Like, Un tas ir tas, ko mēs dalīsimies what is tajā the word of grupā. God doing with me? Ko Dieva vārds dara manī? Feel free to speak naturally. Un runājam brīvi, dabiski. Esiet jūs paši. Every one of Katrs us no mums is equally important. ir vienlīdz svarīgs. Every Katra balss ir vienlīdz svarīga. So this will be the only question. Un tas būs vienīgais jautājums. Now, Tagad. the meeting will look in this way. Un tātad šī tikšanās izskatīsies This is what the sekojoši. bishops in Rome are doing. Tas ir tas, kā bīskapi Romā to dara. Un diecēzēs un draudzēs un visā pasaulē. We will meet outside, Mēs tiekamies ārā. and the group, Un one of the grupā men of seven, viens no will just 7 say simple prayer to the Holy Spirit. un pasaka vienkārši lūgšanu uz Svēto garu. Tas varētu būt tā, ka, piemēram, ak, Svētais gars, lūdzu, Fill our hearts piepildi mūsu sirdis and help us to listen. un palīdzi mums klausīties. Amen. Āmen. Very simple. Tas var būt tāds kaut kas So tik, this is tik how we will vienkārši. start Tas ir meeting. tas, kā mēs sākam šo tikšanos. Then, Un tad one after another, viens pēc otra we'll share. mēs dalāmies. Sorry, after that there will be 3 minutes of silence. Nē, tā, es atvainojos, tad pirms 3 minūtes klusuma pēc And lūkšanas. you will think about Un mēs padomājam, what the word of God ko is doing Dieva with me. vārds dara manī. Either when I read at home, Vai or kad when es to I'm lasu in mājās, the church, vai kad es esmu baznīcā. or whatever way. How do Jebkādā veidā, kā es get it? kā es to how do I- uztveru, kā es to or pieņemu, vai Some of you daži no may say jums like, varētu teikt, I need to listen more. man ir jāklausās vairāk, I lost that sensitivity. es esmu pazaudējis to jūtīgumu. Feel free to say Esiet that. brīvi arī to teikt. Just be yourself. Esiet jūs paši, esiet dabiski. You don't have to sound very spiritual. Jums nav jāizklausās ļoti garīgi. Just be yourself. Esiet jūs paši. Like, oh, I would like to hear that. Es gribētu dzirdēt, maybe bet at this time, varbūt šī laikā, šī dzīves posmā es joprojām gaidu. feel free to answer Esiet how brīvi, it is. atbildēt, Be authentic. esiet autentiski, esiet īsti. But you have only, if you want to speak, you have only max 2 minutes. Bet jūs, kad runājat, jums ir maksimums 2 minūtes. After that, Pēc tā, another man, nākamais another- vīrs runā Max 2 minutes. maksimums So 2 if I minūtes. can ask Ja es one varu of you can lūgt please- viens no jums paņemt there will be taimeri, a timer. lai būtu taimeris, And so you don't have to lai jums nav, interrupt him. lai jums nav viņš Don't jāpārtrauc. interrupt him. Nepārtrauciet viņu, Just show him. rādiet vienkārši viņam. I didn't say anything. Es neko neteicu, tas, He's too late. tas ir telefons vainīgs. Just joking. Es jokoju, Okay? bet Because we don't have much time. jums nav daudz laika. But this is what they do in Rome. Bet tas ir tas, kā viņi dara Romā to 2 minūtes, 2 So you minūtes. say the most important thing. Tāpēc es saku pašu svarīgāko. Nobody Un tātad neviens nekomentē. It's not about commentaries. Tas nav par Nobody komentāriem. is adding anything. Neviens neko nepievieno tam, ko So, kāds ir teicis. For example, I will Tātad, share 2 minutes. Es padalīšos 2 You will minūtes. share 2 minutes. Es dalīšos pēc tam 2 minūtes. After 7 men Pēc tam, kad shared, 7 vīri ir dalījušies, silence klusums for 3 minutes. atkal 3 minūtes. Now, Tagad think in your heart padomājiet sirdīs from what you heard no from tā, these people, ko jūs dzirdējāt no tiem no saviem brāļiem, what touched you? What kas the Lord says mani to you? aizskāra, kā Dievs uzrunāja tevi caur tiem brāļiem, caur viņu sacīto. How the Lord is speaking by your brothers to you. Kā kungs runā uz jums caur brāļiem. And then, Un tad, after 3 minutes, pēc šīm 3 klusuma minūtēm, we start. mēs atkal sākam. 2 minutes, Atkal 2 minūtes. 2 minutes. 2 minūtes. 2 minūtes. Is it clear? Vai jums ir skaidrs? Now,
Tagad, if I can ask you, ja es varu lūgt jums, one of the men, viens no vīriem, if you could, ja jūs varētu, basic things, okay, pamatlietas, just write down basic things, and pierakstīt. when we gather here, Un kad mēs šeit sapulcēsimies kopā, those representatives tie pārstāvji will give us a taste of what Iedos. was spoken about in the group. tad iedos mums tādu priekšstatu garšu par to, kas grupā tika runāts. Can we agree? Vai mēs varam- It can be fascinating. Tas var būt ļoti brīnumaini. We can learn from this a lot. All Mēs of varam us. ļoti daudz no tā iemācīties, visi mēs. There are things bubbling here. Jo šeit ir tādas lietas, viss tikai burbuļo. We don't have a clue Mums nav pat nojautas until we do līdz tam it out. brīdim, kamēr mēs to nepaņemam. Okay. So, Tātad. so it's 12. It's 3:12. Tātad ir 3 pāri So we will 12. start 12:30. Mēs sāksim pusvienos. Find yourself place wherever. We will not say like you be with him. Just Atrodiet savu vietu. Vienkārši mēs neteiksim, tu esi ar to, tu esi ar to. Paši atrodiet vietu. so it's Sadalieties pa 40 7. minutes, 40 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Together it's like half an hour. Is it? Tātad kopā tam vajadzētu sanākt pusstundai. Yeah. Tātad īsa lūkšana, 3 minūtes pauze, 2 minūtes katram, 3 minūtes pauze. Generous with time. We will be back here 12:40. 12:40 will be here. 12:40. Back. So when we After start? the meeting. When we start? In a minute, in 1 minute. We start. Tad mēs sākam 5 pāri. Mēs sākam tagad, mēs uzreiz sākam nevis pusē, bet tagad uzreiz mēs sākam. Un 40. mēs esam atpakaļ. Varbūt varam vēlreiz precizēt, par ko tieši mēs vēlamies. One more time, the question. What's the question we're talking about? One more time. How is the word of God? Kā Dieva vārds? Word of God. Kā Dieva vārds? Making you joyful. How it is lifting you, provoking you. Kā viņš tev iepriecina? How is it scaring you? Vai kā tas tevi baida? And do you feel that it is sending you out? Vai varbūt kā tas tevi sūta ārā? You don't have to answer all the questions. Nav jāatbild uz katru no šiem jautājumiem. The main question is, Galvenais jautājums what ir, is the word ko of God vārds doing with dara you? tevī? And is it doing at all? Un vai vispār kaut ko dara? Are you listening at all? Vai tu No. klausies un Just vai viņš dara? don't worry about all the questions. Neraizieties tur. Nav jāatbild katrs no tiem jautājumiem. Important is you and the Svarīgi word of ir, God. ka ir runa par tevi un par Tell Dievu me vārdu, about the relationship. par attiecībām. Is it okay? Jā, vai labi? So, yes. They themselves spontaneous. Spontāni mēs sadalāmies grupās pa 7. Ja man to veidus, varam apkārt tās